esam kopā ar vienu no galvenajiem Alfrēda Kraukļa turnīra organizatoriem, Kārlis. Jautājums, kā jau 32 gadus tik augstā kvalitātē var turēties šis turnīrs? Jā, vispirms jau jāsaka liels paldies trenerim Jānim Rīmeniekam un Guntai Strazdiņai, kas ir arī sporta skolas direktori, kas vispār uzsāka šo visu kustību. Pēdējos gados mēs arī Andu esam pārņēmuši un pēc labākajiem viņu paraugiem esam turpinājuši un ar tādu ļoti labu un stipru komandu un nebeidzamu deksmi un mīlestību pret basketbolu esam arī izveidojuši arī šo. Kam jūs gribat nodot sveicienu, ko jūs gribat pasveicināt? Es gribu pasveicināt savu mammu. Čau, mamma, ja tu to skaties. Novēl jums veiksmi šajā turnīrā un nākamajā spēlē 3-4 DSN. 3-4 DSN! Vēfiņš! 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 Džeki, novēl jums veiksmi šīs dienas, rītdienas un parītdienas turnīrā. Ja? Un jūs tomēr esat Alfrēda Kraukļa VF basketbola skola un šis ir Alfrēda Kraukļa piemiņkals, tāpēc cīnaties un parādat savu labāko spēles laukumu. Sarunāts? Jā! Vēfiņš! Vēfiņš! Jā! 32 gadus ir šis turnīrs. Kā jūs domājat, ko tas dod Latvijas basketbolam? Jebkurā gadījumā 32 gadi tā jau kļūsi par tradīciju. Un, protams, tas, ka jauniešiem ir iespējas piedalīties šādos turnīros, samērot spēkus starp dažādām komandām, tā skaitā arī starptautiski ar Lietuvas, brīžiem Igaunijas komandām vai vēl kādiem citiem tālākiem viesiem. Jāsaka, tā ir iespēja novērtēt, kā mēs, protams, spēlēt basketbolu. Šie jaunieši veidos Latvijas izlasi, es domāju, tuvākajā pat 5 gadē. Jā, ja tas ir U17, tas jau ir, kā teikt, vēl mazliet jāpaugās, un tad jau jāmēģina konkurēt ar tiem vīriem, kas ir izlasē. Beidz! Es esmu Rīgas Teikas vidusskolā un es esmu kopā ar komandu BS Rīga centrs. Meitenes kārtējā uzvara, kāda sajūta? Foršs, lieliskas. Jā, laba sajūta, kad uzvar. Jā. Uzvaras sajūta, tā kā. Ļoti pārliecinoši pie tam ar lielu rezultātu. Kas tas ir treneris darbs vai paši ļoti cīnīties? Treneri mums palīdz izdarīt kombinācijas un mums tas sanāk, un mēs varam iemest un mēs varam uzvarēt no trenera palīdzības un mūsu spēku. Mēs visticamāk leksim un teiksim jipī. Jipī? Kāpēc jipī? Vienkārši jipī! Jipī. Parād, kā jūs to darīt. 3, 4. Runāju arī ar Vējoņu kungu, viņš arī teica to, ka lūk, šeit jūs varat apskatīties nākamās 5 gadus Latvijas izlasi. Vai tā ir taisnība? Jā, ļoti iespējams. Protams, ar Jāni, kā abi galvenie turnīra organizatori, sekojam līdzi visām spēlēm, cik iespējams. Gan mazākajās grupās, gan lielākajās ir redzami jau zināmi talanti, kas ir iespējams varbūt spēlēs arī profesionāli un augstākā līmenī, bet, kā minēju, tas turnīrā nav vienīgais mūsu, teiksim, tāds virzītājs spēks. Mūsu motivācija arī, lai bērni ne tikai spēlē basketbolu, attīstās arī kā cilvēki, kā personības un iet uz priekšu dzīvē.
aizbrauksim kaut kur paēst. Uz Lido? Jā. Uz Lido, garšīgi? Jā. Lido ir top. Jā. Par ko jūs gribētu kļūt, kad jūs izauksiet lielas? Basketbolists. Jā. Vienā komandā varbūt visi spēlēsiet, ne? Jā. NBA? Meiteņu. Jā. Kas ir pirmie paldies vārdi, kam tu gribi pateikt? Es gribētu pateikt komandas biedriem un treneriem par ieguldīto darbu vasarā, lai gatavotos šim turnīram. Kam jūs gribētu pateikt paldies par šo turnīru? Paldies treneriem, paldies organizatoriem, paldies tiesnešiem, paldies meitenēm. Vecākiem, protams, pastāstīt kuplā skaitā, viņš šobrīd stāv un jūs atbalstīja. Jūs spēlējat arēnā arī kādas sajūtas? Bija bailīgi. Bija bailīgi? Jā, bet laba zāle, labi skatītāji. Jā, kam tu gribi pateikt paldies? Es gribu pateikt paldies trenerim un arī visai komandai. Paldies Paulam. Pauls MVP. Es domāju, ka Latvijā šobrīd nav neviens turnīrs, kurš vāc kopā tik daudz komandas. Noteikti jums ir kādam, kam pateikt paldies. Tev ir kādam, kam pateikt paldies. Noteikti. Saraksts ir arī diezgan garš, kam pateikt paldies, jā, bet lielu paldies gribu teikt Rīgas domei, kas mūs atbalsta, jā, mūsu ēdinātājiem restorānu ķēdē Lido, lielveikalu tīklam Lats. Tas ir vēl viens, ko gribēju uzteikt, un arī, protams, mūsu drošības partneri kā Sadalas tīkls un Ceļu satiksmes drošības direkcija, kas tātad palīdz ar dažādiem konkursiem, izglītot jauniešus, palīdzēt viņiem attīstīties, palīdzēt viņiem saprast varbūt kaut kādas citas lietas ārpus laukuma un līdz ar to, jā, pasargāt sevi, savus tuviniekus un virzīties uz priekšu. Paldies tev liels, Kārli, un novēlu, lai turnīrs turpinās vēl 50, 100 un 200 gadus. Tikai uz priekšu. Paldies tev. Paldies.